un es runāju par Riga Burger festivālu. Es dodos tādu pasākumu kā bingo vakars. Esiet sveicināti šajā saulainajā un siltajā dienā. Šodien vispār sanāca tāds spontāns intro, jo es nebiju vispār domāju šodien kaut ko filmēt, bet mēs esam atbraukuši uz Smiltenes pusi un gribu jums parādīt tādu nelielu apskates objektu. Un, protams, vieta, kuru mēs nevarējām palaist garām, ir tieši Smiltenes Stonehenge. Ļoti interesanti, ka drupas patiešām ir līdzīgs piemineklim, kas atrodas Lielbritānijā. Un tieši tāpēc šī vieta arī kļuva ļoti iecienīta turistu vidū. Pašas drupas atrodas nelielā kalnā, un no tām atveras ļoti skaists skats uz pļavām apkārt. Ja jūs braucat uz šo pusi, tad iesaku atzīmēt šo vietu nelielam pitstopam. Šodien ir tāds interesants pasākums, tā ir jau mūsu tradīcija, var tā teikt, kur mēs ejam vai no ar draugiem, vai no ar ģimeni, un es runāju par Riga Burger festivālu. Patiesībā šogad būs jau 4. reize, kad mēs apmeklējam šo pasākumu un joprojām uzskatām to par vienu no mūsu mīļākajiem. Pats festivāls notiek Esplanādē, kur apbrauc daudz un dažādas burgeru un ne tikai vietiņas. Kā saprotam pēc nosaukuma, festivālā laikā jūs vienkārši garšojiet dažādus burgerus, un tā jums ir iespējams uzzināt, kādu vietu ir forša, un uz kuru jūs gribētu aiziet kaut kad arī citu reizi, un tieši otrādāk, uz kuru vietu jūs diez vai atgrieztos. Kā jūs redzat, festivālā piedalās ļoti daudz dažādi ēdinātāji, un fiziski pagaršot visus burgerus būtu ļoti grūti. Tieši tāpēc mēs ejam uz šo pasākumu ar lielu kompāniju, lai katrs varētu pagaršot 1/4 no burgera, jo rezultātā tā sanāk pagaršot daudz vairāk dažādu ēdienu. Kā arī pagājuši gadu mēs izdomājām veidot tādu kā burgeru reitingu tabulu, kurā mēs pierakstam vietu, burgeru un arī savu atzīmi. Pēc burgeru festivāla ieķērām nelielu pauzīti un devāmies apmeklēt mājas kafejnīcas dienu. Dotais pasākums tika rīkots vairāku mēnešu garumā, un jūs bija iespēja apciemot un pagaršot ēdienu 40 dažādos reģionos. Mēs personīgi devāmies uz vietiņu, kas atrodas Mārupē, un godīgi mēs bijām pārsteigti. Kā mums pateica, mājas īpašnieki strādāja ēdināšanas nozarē, un piedalīšanos tāda tipa pasākumos viņiem ir tā kā ģimenes saliedējošais. Par šo vietu varu sniegt tikai un vienīgi tās pozitīvākās atsauksmes, liela un plaša teritorija, kur bija pieejami vairāki galdiņi, ļoti laipni un atsaucīgi cilvēki, kā arī ļoti dažāds un garšīgs ēdiens, kuru tu pagaršotu vien kaut kādā restorānā. Mēs samaksājām fiksētu summu un cilvēka, un varējām ēst, cik gribam no kopējā galda. Toties deserti un dzērieni bija par papildus maksu. Diemžēl tieši desertus pagaršot arī nesanāca, jo tie bija jau izpirkti. Bet, rezumējot, iesaku apskatīt šādu iespēju laika pavadīšanai ar ģimeni nākamgad. Es nezinu, kā jūs, bet bērnībā, pirms es pārvācos uz Rīgu, mēs ar ģimeni diezgan bieži spēlējām tādu spēli kā loto. Spēlējām ar vecākiem, vecvecākiem, ļoti manai sirdī mīļa spēle. Un šodien es dodos tādu pasākumu kā bingo vakars. Pasākums notika jaunajai Ezītī Miglā, kas ir atveries Imantā. Āra teritorija dotai kafejnīcai ir liela, taču iekšā vietas ir netik ļoti daudz.
Bingo, es teikšu, ko mums vajag atrast. Vai nu tā ir viena līnija, divas vai 41. Nu, kā jau vienmēr spēles laikā sanāca ieiet azartā un gala galā uzvarēju kuponu uz bezmaksas dzērienu. Patiesībā es varēju uzvarēt veselas 2 reizes, bet zaudēju spēlē akmeņšķērs papīrīts. Sveiciens visiem jaunajā dienā! Vasarā ir pasākumu laiks, un šodien es dodos vien tādu interesantu pasākumu, kas saucas Rērīga. To organizē Rīgas cirks. Es braukšu uz bezmaksas izrādi, kas notiek Vermanes dārzā. Ir arī bezmaksas izrādes Rīgas cilka pagalmā, bet tad, kad es skatījos visas brīvbiļetes, bija jau sold out. Notiek arī mākslas pasākumi pašā Rīgas cirkā vakaros. Man liekas, tā ir brīnišķīga iespēja, ko ir noteikti jāizmanto. Personīgi bija apmeklējusi izrādi, kas saucas One Shot. Galvenie dalībnieki ir 2 vīrieši, kas ar savu izrādi lauž mūsu priekšstatus par tradicionālo cirku un cirka izrādēm. Šo izrādi viņi veidoja paši, un tā ir humora, teātra spēles, mūzikas un akrobātikas mījums, kas visas 30 minūtes tur tavu uzmanību, tu skaties šo izrādi ar atplēstām acīm, jo tā pārsteidz ar saviem negaidītiem pavērsieniem. Godīgi bija milzīgs prieks redzēt smaidus un dzirkstelī ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo acīs. The show began, the rehearsal was in 2016, yeah, and until 2019 was the premiere in Brussels. Kā arī vasaras beigās notika 2 galvenie pasākumi, jeb manas draudzenes vecmeitu ballīte un kāzas. Šie bija galvenie augusta notikumi, jo tie prasīja ļoti lielu iesaisti un darbu. Vecmeitu ballīte sanāca ļoti jautra. Tieši tāpēc, ja jūs nākamgad plānosiet kādas svinības, gribu jums pastāstīt par iespējamām aktivitātēm. Un viena no tām ir tādu kā kartingu noma meža parkā. Ja jūs esat kompānija, tad jūs nenožēlosiet šo izvēli, jo mēs sākstījāmies, mums bija jautri un smieklīgi, un galā sanāca forši pavadīts laiks. Meža parkā ir arī iespējams izbaudīt minigolfu un diskolfu, ja tomēr gribās kaut ko mierīgāku.
Tāpat priekš sevis atklāju arī jaunu ēdienvietu. Vienmēr esmu domājusi, ka blakus meža parkam ir tikai dārgas un diži garšīgas kafejnīcas, taču šī vieta lauza man priekšstatus, normāla cena, liela porcija, ātrs servis un viss bija tiešām garšīgi. Bonusam skaista vietiņa pasēdēt un atpūsties. Bet, ja tomēr no aktivitātēm gribās kaut ko ekstremālāku, tad piedāvāju aizbraukt uz slokas papīra fabriku, kur iziet instruktāžu jums būs iespēja nolikt no 47 metru augstuma. Taču, lai tiktu uz augšu, būs nedaudz jāpiepūlas, jo katram gribētājam būs nepieciešams ar saviem spēkiem uzrapties uz platformu, izmantojot dzelzs pakāpienus. Bet tas ir tā vērts. It īpaši ir forša sajūta, ka tu esi nolacis, tavās asinīs ir adrenalīns, tu esi lepns par paveikto un vienkārši esi laimīgs. Protams, noslēgumā mierīgāks vakars noīrētā mājiņā, klusā vietā. Un tad bats, un kaut kā negaidīti jau ir pienākusi pirmskāzu diena, kas ir pilna ar rosībām, dekorēšanas darbiem un pēdējo plānošanu. Rezultātā gulēt to aizēju tikai pa nakti, un jau 6 esi augšā. Būt vedējam patiesībā nav viegli, jo tu esi atbildīgs par visu kāzu dienu norisi, lai viss ir tā kā vajag, bet rezultātā atskatoties, tu esi ļoti priecīgs, ka taviem tuviem cilvēkiem bija tik forša un sirsnīga diena. Domāju, ka uz tik skaistas nots mēs arī varam pabeigt mūsu vlogu. Cerams, ka jums patika un tad jau līdz tikšanai!